Latviešu strēlnieki pēc cāriskās patvaldības krišanas. Uz Rīgu un Rīgas jūrmala pārvietots latviešu strēlnieku pulkus sakārtoja, kā arī papildināja ar rezerves pulku atsūtītajiem strēlniekiem un virsniekiem, galvenokārt praporščikiem. Tas ir nesagatavotiem un pirmo virsnieka pakāpi ieguvušiem karavīriem. Tā kā trūka apakšvirsnieku, pulki veidoja mācību komandas jau 9. vai 10. februārī, atsāka apmācības rotās un komandās. Virsnieku nepietiekamības dēļ grūti veicās ar komandējošā sastāva komplektēšanu, jo nācās aizstāt kritušos un smagi ievainotos. Neviens no pulkiem nezināja, cik ilgs laiks tam tiks atvēlēts atpūtai un kad atkal nāksies doties uz pozīcijām. Kara apstākļos pastāvošā stingrā cenzūra nepieļāva, ka tiek izplatītas ziņas par iekšpolitikas situācijas sāsināšanos Krievijas impērijā. Tomēr vēsts, ka patvaldības krišana 17. gada 14. martā informācijas noplūdes dēļ izplatījās nekavējoties un īsā laikā aplidoja arī 12. armiju. Tā pavēlniecība veltīgi centās ierobežot kareivju māsu politisko aktivitāti. Tiesa, kareivjus ievēlētā deputātu padomes komiteja jeb izkols visā mērā no Krievu sociāla demokrātu maiznieku un eseru ietekmi iestājās par izveidotās pilsoniskās Krievijas pagaidu valdības atbalstīšanu un kara turpināšanu sadarbību ar pavēlniecību.